Tiem, kas interesējas par gastronomiju, ēdienu kultūru, dažādu ēdienu un dzērienu izcēlesmi, vēsturi un ar tiem saistītiem interesantiem faktiem, kā arī par receptēm, kuras varbūt ir saistītas ar interesantām garšvielām vai ar kādu pagatavošanas rozīnīti, noteikti nav svešs vārdu salikums 4 sezonas LV. Šobrīd populārajam Signis Mērānas gastronomijas portālam ir pievienojies arī ikmēneša žurnāls, kuru katrs varēs paņemt, apskatīt, izšķirstīt, novērtēt, kaut ko pagatavot un nolikt plauktā varbūt citai reizei. Globālās ekonomikas diēta izraisījusi vispārēju mājas ēdienu gatavošanas bumu, kas popularitātes viļņa virsotnē uznesis pavāru televīzijas šovus, pavāru grāmatas un gastronomijas žurnālus, mudinot cilvēkus gatavot un baudīt, iesaistot šajā procesā arī sev mīļos. Es esmu pārsvarā tāds cilvēks, kurš arī ārzemēs vienmēr pērk žurnālus, bet es viņus izmantoju vairāk kā iedvesmai. Man patīk, ka ir skaista bilde, liela, tīra, un tā recepte varbūt citreiz man pat ir otršķirīga. Šoreiz internets nekonkurē ar drukāto presi, jo katram ir sava vieta. Kamēr globālais tīmeklis aši izmet vajadzīgo recepti vismaz 10 variantos, žurnālam ir sava pievienotā vērtība kā kolekcijas priekšmetam. Lai gan mums ir portāls, kas ir arī ļoti daudz jau sasniedzis, recepte drukāta vai tā bilde drukātā, tā svētku ideja ir pilnīgi kaut kas cits, kā internetā atvērt. Mēs esam, protams, 21. gadsimtā un es izmantoju abus, bet ja man ir izdevība, es vienmēr pērku žurnālus un grāmatas, un tas bija tāds vēl viens motivators, ka gribās to uzlikt tā, lai, ka tu atver un skaisti. To žurnālu pēc tam tu vari nolikt plauktā un tā kā uz gadu pat aizmirst. Un tad pēc gada izvilkt, pāršķirstīt, arī tu varbūt neizmantos to recepti, bet tev būs jauna ideja, kaut kāda jauna atklāsme vai atmiņa. Pirmais žurnāla numurs veltīts tojošamies Ziemassvētkiem, kas ir īpaši garšu un smāržu svētki, tāpēc gribējām zināt, kad būs gastronomijas smalkumu zinātājs svētku galdā. Es pagatavoju un sapratu, ka es pati Ziemassvētkos gatavošos, ir kastaņa krēmzupa. Ļoti vienkārši pagatavojumi, burtiski 20 minūtēs, perfekti gatava, un tas varētu būt tāda kā rozīnīte, uzkodā pasniegt šo. No klasikām man ir medus kūka, kura gan šī žurnālā nav, bet es vienmēr gatavoju medus kūku, un, protams, cepetis, un, piemēram, ja man paprasa, kas ir tas viens, man ir grūti pat pateikt, jo es tad vienu gadu gatavoju tītaru, kurš ir šeit, vienu gadu cūgaļu, vienu gadu zos, vienu gadu pīli, tas arī atkarīgs no noskaņojuma. Jaunais žurnāls, kura kodols tāpat kā portālā ir Signe un viņas vīrs Armands, piesaistot konkrētus autorus, apskatniekus un speciālistus, citu līdzīgu izdevumu vidū izceļas ar eleganci, teju vai mākslas darbam pielīdzināmām ēdienu bildēm, neparastu salikumu un šriftu. Tajā būs lasāmi arī restorānu apskati, ieteikumi un intervijas ar ēdienu un dzērienu zinātājiem no Latvijas un pasaules.